Esam atkal Vilpē, pat tādā vietā, kur es parasti ķeru. Nu ko, mēģināsim noķert to vimbu. Vai nu to, kas ķersies. Bija te pagājušās reizes arī, bet nu kaut kā nebija īsti ko izlikt. Jo atkal tā straumīt, viss pārējais. Tā kā nu tā. Šodien izskatās, ka zivtiņi bišķiņi tur aktīvāk. Ja, nu, var redzēt, ka pa augšu ņemās smuks tāds rīts. Vienīgais mīnus tas, ka pilnmēnesis, bet nu, labi. Tā man vēl ir jauna makšķerīte, par to es vēlāk pastāstīšu. Vai tagad taisam barību un sākam makšķerēt. Nu tad tā, kas ir pa barību. Šodien makšķerēšu šitām divām barībām. Tas ir rauda koriandrs un vimba kaut kāds, es nezinu, šitais. Arī youtubers, sportists kaut kāds. Un tā vēl es te jaukšu klāt. Nopirkšu tādus te sirupiņas, motils un ķiplociņš. Nu, un, protams, tur cepumiņas. Tā kā nu tā, vēl piejaukšu arī kukurūzu klāt. Es tagad sāku likt kukurūziņu klāt. Varbūt pienāks vēl kaut kāds brekšulēns, jeb, nu, opšim tāda doma. Tā kā tā. Tagad par to jauno makšķerīti. Tomēr nenoturējos, Grabovski paskatījos, kā viņš tur Baltkrievijā ņemās. Un viņš šogad stāstīja par šito te makšķerīti. Tas ir tas Feeder Concept Simple Extra Heavy, nu tā heavy sērija saucamā. Viņa ir tā kā, nu, viena no lētākajām Feeder Concept makšķerītēm, bet, nu, tas nenozīmē, ka viņa nebūs kvalitatīva. Tas ir viens. Šitā man ir 150 gramu, 3,6 metri. Un vēl paņēmu to spolīti arī, pa kuru viņš stāstīja. Tas ir Karpum Flat, 5000, teiksim tā, priekš tālajiem iemetieniem viņi tā kā domāti ir, nu, un, protams, arī to monofilu auklu, ko viņš tur stāsta. Tie, kas skatās to Grabovski, tie zina, pa ko es runāju. Uzcina to monofilu auklu 0,27 virsū, kas ir tā kā tāda, nu, kā viņš teica, tāda diezgan tāda cieta. Nu, un tad skatīsimies, kā ar šito komplektiņu viss notiksies. Un ko? Velkam pirmo zivtiņu uz jauno makšķerīti. Kas tas tāds ir pa brīnumu? Plicīts. Plicīts. Ļoti labi. Nu, iemetienam es vēl nav piemācījies tā riktīgi, bet, nu, monofilu auklu tiem iemetiem tā bišķi citādāki. Nelido tā kā gribās, bet, nu, skatīsimies, toties smuki var piecirst. Pilnīgi izjūt cirtienu brīdi, kad pieķer zivi. Kaut arī mazs plicīts un vēl kā sārā pat nejūt viņu. Tā kā nu tā. Pie paša krasta tikai var sākt just. Vienīgais tas, ka piņķerējās tā monofila aukla šausmīgi. Bet nu labi. Varbūt vēl nav kārtīgi izstaipījusies. Labi, gaidam nākošās zivtiņas. Kaut ko atkal velkam uz jauno makšķerīti, bet tik mīksti nāk viņa. Agal plicīts laikam, nu jā. Mums tā izskatās. Jā, plicīts. Ko ir? Tāds smuki jau plicīši. Otra makšķerīte arī rausta. Plicīši man te ņemās. Bet nu baigi labi, viņi rāda tikai tā. Nav tāda bezjēdzīgā raustīšana.
norausta vienu reizīti un viss. Nu ko, vēl tik jāiemācās kārtīgi mest viņu un būs jau baigi labi. Tā kā nu tā, tad pa bišķu mīcu kukurūzu klāt barībai. Laikam sasaukšu vēl zivis klāt, un pienāks mazā zivtiņa. Sāks interesēties arī lielā zivtiņa. Tā nu viņš notiek. Dabūju pēc saules brillēm uz mašīnu iet, tik šausmīgi tā saule spīd tieši acī. Jā, un lieku virsū, tā teikt, balto un kādu vienu vai divas pinkas sarkanās. Un strādā. Tad es to garnelu vairs neņemšu. To garnelu patstāvīgi noēd nost. Vienīgais mīnus man nepatīk, ka tā monofīlā aukla visu laiku pinās tam galam apkārt, tā kā it kā jau es viņu tinu no zīmuļa, tā teikt, sirdspuķīt turēju un tinu virsū, vajadzēja būt normāli satītam. Nezinu, kāpēc viņi tā piņķerējās. Nu labi, gaidam nākošās zivtas. Nu tad tā, varu jums pastāstīt, kāda man tagad ir jau redzami plusi un mīnusi tai monofīlai auklai attiecībā pret pīto auklu. Nu, stāsts ir tāds, ka monofīlā aukla, ja mēs skatāmies tieši pēc realizācijas, 6 copis, 4 zivis tīkliņā. Teiksim tā, nu, viņš principā rāda jau tādas copis, kuras jau ir, nu, tā kā copis jau, nu, tādas, nu, kur var teikt, jau ir potenciāli zivis iekšā. Tā pašā laikā pītā aukla, viņa rausta visu laiku, viņa ir ļoti jūtīga. Un īsti tu nevari vairs atšķirt, kurā momentā tev, nu, piecirs, kurā neiet, sevišķi tagad, kad tas plicīts te ņemās. Baigi grūti. Otrs ir tas, kad, nu, to monofīlo auklu velkot, viņi tā baigi mīksti, tā klusi pirmkārt iet, vispār nevar dzirdēt, kā viņi nāk. Un viņa tā, pat kad zivs ir galā, tā viņu smuki tā mīksti jūti, nevis tā kā cieti, tā kā, nu, ar pīto auklu tā zivtiņa galā raustās, tu pilnīgi jūti viņu tā kā koks tur, nu. Un tas stāsts par to, ja lielāka zivtiņa, piemēram, trāpās un kaut kur pie lūpiņas ir pieķērusies, es domāju, ka, nu, uz pītās auklas viņa visdrīzāk aizies. Uz monofīlās auklas viņi tā kā neļaus, plus vēl tas, nu, tā bremzīte, jā, plus mīnus sakarīgi pieregulēt. Tad es domāju, ka tai zivī vispār nav nekāda izredža aiziet. Toties uz pītu auklu, es domāju, ka, nu, tā, nu, vienīgais tas mīnus ir tas, ka viņa tā diezgan tāda pacieta šitā aukla ir. Šitā ir tā Distance Black monofīlā 2027 diametrā. Un viņa, nu, pagaidām vismaz viņa tā diezgan, ja bišķi atstāja atslābināt uz zemes, viņa uzreiz aptinās apkārt makšķers galam, viņa tā kā visu laiku stiepienā vajag pieturēt. Pītai auklai tāda problēma nav. Viņa noliec un viņa tur tā kā diegs vienkārši nokrīt un viss. Nu, tādi ir mani tie novērojumi pagaidām. Nu, vienīgais tie iemetieni, bet, nu, tur man tagad tā pagrūtāk, tāpēc, ka vienai makšķerē man ir pītā aukla, otrai ir monofīlā, jābām divām būtu monofīlā, es domāju, es tā bišķi ātrāk piešautos, bet, nu, pagaidām tā ir kā ir. Un tā kā tā, nu, un monofīlo auklu var droši ņemt un piecirst, nu, teiksim tā, jo, nu, viņa neizraustai zivī visu žokli ārā, teiksim tā. Tā, nu, gaidam zivtiņas.
Nu, uz to jauno makšķeru nāk pliči viens pēc otra. Nezinu. Ķerās uz nebētu. Lielāki, mazāki. Šitādi te pavisam maziņi. Bet, nu, ir. Zive ir. Vienīgais tas, ka tie pliči, bet, nu, labi. Vismaz ir interesanti. Nu, ko es varu pateikt? Es jau gandrīz ar 100% pārliecību varu pateikt, kad uz nākošo copi es arī otro makšķeru pārtīšu uz monofīlo auklu. Tāpēc, ka, nu, realizācija ir praktiski 90% no copēm, ko tu redzi, ir zivs. Te pašā laikā uz pīto auklu tas stāsts tāds, ka copes ir, bet īsti zivi ārā dabūt nevar. Tā kā tāds tas stāsts. Abiem diviem vienādi ēsmi, baltais ar pinku kopā, un monofīla aukla velk vienu pēc otras ārā. Nu, plicīši pareizi, bet, nu, velk te pašā laikā pīto auklu. Man liekas, es tikai vienu noķēru plicīti. Tāpēc, nu tā, šī tā man ir pirmā pieredze ar monofīlo auklu. Bet, nu, es saprotu tagad, kad, nu, Grafovskis tomēr to figņu neieteiks. Līdz ar to, nu, es domāju pāriet pilnībā uz monofīlo tagad. Pirmkārt, viņa ir ļoti klusa. Un kā ir cope, tagad atkal ir copīte. Mēs praktiski 90% dod, kad zivtiņi būs galā. Jā, būs kaut kāds plicīts varbūt, bet, nu, viņi tur būs. Pagaidīsim, lai vēl pāris reizes paraust. Es nezinu, kā tas darbojās, bet, nu, cik es saprotu, tā monofīlā aukla, viņa bišķiņ vairāk staipās. Līdz ar to tā zivtiņa gandrīz vai pati uzsēžās virsū. Viņa nejūt tik šausmīgi pretestību kā ar pīto auklu. Līdz ar to viņa uzsēžās virsū. Copīts neturpinās. Nevar saprast. Paskatīsimies, varbūt jau sēž galā plicīts. Ai, kukurūs gandrīz izgāza. Redz, cik klusi nāk. Vispār nevar dzirdēt. Bet, nu, šitā konkrētā aukla ir tā kā drāts pilnīgi. Nu, šoreiz nav galā, bet, nu, ja būtu bišķi pagaidījis copīts, tad būtu. Tā kā, nu, tā. Tāds tas stāsts. Pagājušajā nedēļā bija Tetelē. Domāju, aizbraukšu tur, paskatīties, kas tur darās. Es aizbraucu un es biju tur vispār šokā. Tur, nezinu, kaut kāds 50 mašīnas vismaz tur bija. Nu, kā 30–40% lietuviešu. Katrā mašīnā pa vairākiem makšķerniekiem. Visi tas krasts nosēts uz makšķerniekiem. Vēl pretējā pusē tur pāris makšķernieki bija redzami. Un nezinu. Bet pēc sociāliem, ja skatās, tad viņi tur neko baigi sevišķi neķerstīja. Kāds 3 bija noķēris, izlicis. Bet tā nebija nekas tur baigi. Kaut kas mums te uz pītās auklas rausta baigi. Nē, atkal plicīts ņemās. Tā kā, nu tā, nu. Es pagājušajā nedēļā arī biju. Es biju tai barankā saucamā gulbu dīķī. Tur vēl īsti nav pamodušies ne līņi, ne karūs. Galīgi pa tukšo nosēdēja
pusdienu. Video es tur kaut kādu filmēju, bet, nu, es domāju, ko es likšu ārā, tur galīgi tukši tie video. Nekā tur nav. Uz lielu parī te bija iznācis kaut kādi 2 plicīši bija pieķērušies. Bet, nu, redziet, cik skaļi skan pītā aukla, salīdzinot ar monofīlo. Jā, kaut kas tur sēž galā it kā. Nevar saprast. Ir, jā, kaut kāds plicīts atkal maziņš. Tā kā, nu, tāda tā copa. Pliču lēni nāk viens pēc otra ārā. Gan uz vienas makšķerītes, gan uz otras. Tā kā, nu, tā. Un šitādi te maziņi plicīši. Pēc tam beigās parādīšu to ražu, cik mums te ir saķēries. Mēs jau tagad uz svaru iesim, jā. Tā liekas. Laikam tā kukurūza dod savu. Es viņu te kamēr darīt nav ko pamītus, piemetu klāt. Tā katru reizi, ka kāds plicīts ir, tad, nu, pieliek klāt kādu pincīti galā, lai viņš tā kā nerauj nost to āķi tukšu, teiksim tā. Šoreiz es paņēmu uz 7 āķiem, uzliku tos lielos 5 āķus, neizmantoju. Nu, uz balto un pinku tik lielu āķi nevajag. Paņēmu vēl sliekus, ja gadījumā neiet galīgi. Bet, nu, pagaidām slieku nelikšu virsū, jo tik daudz pliču, tad man tur to slieku visu laiku ēdīs nost. Baigā jēga nav. Pēc kādu laiciņu varētu pamēģināt, varbūt tur kāds līnīts būs pienācis. Tur kukurūziņi ir tāda salda barība. Raudiņas tā kā neredz, barība tā kā uz raudiņu, bet, nu, tā nomet un uzreiz reku jau copes jau, tāds riktīgs. Noraustīju un viss. Monofīla aukla sāk raustīt bišķi. Nu, tā te ir, nu, copas ir ļoti daudz. Teikšu, kā ir. Vismaz beidzot kaut kāda zivteli sāk ķerties. Var copīts redzēt smuki. Tā kā, nu, varbūt izdosies tagad vēl uz otras makšķers ar uzreiz pieķert kaut ko, jo tur kaut kas interesējās raust. Kas pa copi bija. Uz pītās. Gan arī kāds no statīva nolic. Bet, nu, turpinājumu nav. Monofīlējā kaut kas tur tā kā ņemās pa galu. Tā vismaz izskatās. Vai vējiņš uzpūt, nevar saprast. Monofīlē ir tas pluss, kad es neredzu tās nevajadzīgās copītes, tās, nu, kur tur kaut kas pieskarās tur pie barotavas vai vēl kaut kur. Nu, nebūs laikam tomēr. Atkal pītā auklu tikko iemetu. Varbūt tur jau sēž virsū atkal plicīts. Nevar saprast. Vai nu to barota vēda ārā, tāpēc tā jocīgi kustās. Jā, un šodien atkal ir barotavs bišķi mazāks jau 75 grami stāv, principā, nu kā bišķiņi nes, protams, projām, bet nu stāv
Bet no uz pīto auklis uzliks simtnieci. Tur tādu lodīti. Uz monofīlu auklu. Un uz pīto auklu uzliks 75 gramīgo. Nu, pagaidām ir, copīts var redzēt. Viss notiek. Tā kā nu tā. Gaidīsim to lielo zili. Nu, laikam nāk vīma beidzot. Nu jā, šitā būs viņa beidzot. Nu tad apsveiciet. Ir pirmā vimba uz fīderi šo sezonu. Tagad bišķi neaktīvāk tās copītes sāk. Bišķi pieklus, teiksim tā. Kaut kas rausta visu laiku, tur plicīts kaut kāds. Bet, nu, nav tāds izteikts. Kā te bija viena brīdi, ka viens pēc otra nāca. Nekas, nu ko, nu beidzot ir vimbeli. Pa ilgiem laikiem. Tā no ledus perioda vēl nebija noķēris nevienu vimbu. Nu, labi, tagad vismaz tā straumi nomierinājās bišķi. Ūdens nokritās. Nu, bet vimba ir. Jau ir labi. Un zivtels arī tur vesela čupa. Tā kā, nu, jaunā makšķerīte man iepriecināja. Nu, ir tāda bišķi masīva tā spola, bet, nu, viņa tā kā jau karpu spolīte mazā skaitās. Bet, nu, Grabovskis tur reklamēja. Nu, es beigās nenoturējos un paņēmu. Gan kātu, gan spoli, gan to auklu melno. Nu, pagaidām teikšu, ka nu nees neko nožēlojis. Ir labi. Nu, labi, ļoti labi makšķeri. Nu jā, cena bišķi kožās, kaut arī skaitās tā budžeta klase. Bet, nu, ir labi. Kā tas plicīts tur var raustīt, tas ir šausmas. Monofīlajā tai pašā laikā šitās mazos copītes nerāda. Parāda, kad viņš jau reku bišķi jaudīgāk piegrābi. Tas pat, es teiktu, ir plus. Tas ir vairāk plus nekā mīnus. Jo tās bezjēdzīgās copītes, tās maziņās, kur rausta, nu, nav baigi interesanti katru reizi skriet pie makšķeres un raustīt atkal pārmest. Jo
Viņa jau tāpat to tārpu, jo viņa nevar noēst. Viņa tur kaut ko tur aizgramstās. Un viss. Kas šodien jau video točs neiznāks. Rīt man, tā teikt, ir haltūriņas. Rīt nebūs video, bet, svētdien un pirmdien es domāju atkal iet uz copi. Vēl nezinu ko, bet, domāju, ka nomainīšu to spolei to, es nezinu, kā viņš tur saucās, to špuļu saucamo. Un uztīšu monofilo uz otras makšķeres arī. Tā. Uzreiz ķīsu dabūju, šitādu te palielu, ko nāksies pavadiņu anulēt, laist vaļā, ko es. Tā kā vēl mīnus pavadiņa. Viņš tāds puņķains vēl, nevar tās rokas dabūt no tiem puņķiem nost. Bet, kamēr nav copīts, es domāju uzlikt slieku. Slieku uzreiz uzsēdās ķīsis. Es pat neredzēju copīt, teiksim tā. Es šitādas te āķis izmantoju visām pavadiņām. 7. numuru, 018, tur ir žilki iekšā, jau gatavās pavadiņas. Šitā tieši sērijot, viņa man ļoti labi strādā. Es parasti 6. kaut kādu, 5. 6. izmantoju. Atliek tik galā piesiet, kādā garumā gribi cilpiņu. Un var mulkt tālāk. Šoreiz es kāds 60 cm atlaižu. Viņas ir 70 cm garas. Bet, es izmantoju kaut kāds, parasti kaut kādu 50 cm. Tagad es redzu, ka, uz monofilo var likt garāks tās pavadas. Jā, tad tā spēcīgāka amortizācija, tā zivtiņa paķer to ēsmu, skrien projām. Un uzraujās, jo atšķirībā no pītās auklas, kur ir tāds diezgan strauši atsitiens, te viņai viss tā maigi notiek. Nezinu, jāmēģina vēlreiz slieku uzlikt. Ja vēlreiz būs ķīsis, tad tomēr likšu atpakaļ, tā kā es biju domājis. Tā kā es liku pirms tam. Vienu pinciņu no sākuma liku, pēc tam nākošo 2 baltos muškāpurīšus, pēc tam atkal pinku, tad vienu balto un galā atkal pinku. Viņa tāda cietāka bišķiņa, tā pinka. Un viņa tik viegli viņš no āķa nedabū nost zivtiņa. Teiksim tā, jo tas plicīts te tik agresīvs šodien. Tā grib ēst, tā grib ēst. Ka ar rautu visu nost. Skatīsimies, kas mums te tagad sanāks ar slieku. Jāeksperimentē, kamēr nav copīts.
copīte ir, bet, nu, tas plicīts kaut kāds pavisam maziņš pienācis, kurš nevar neko īsti paņemt. Tad viņš tikai rausta, un tas arī viss. Tā kā, nu tā, ar makšķerīti esmu ļoti apmierināts. Tā kā, nu, paldies Grabovskim. Tā nebija. Nu, mēs jau to Spartānu makšķerīti arī ņēma, tāpēc, ka Grabovskis viņu tur reklamē, viņš viņu tur ķieģeļus mētāja. Tā kā, nu, tikai tāpēc es viņu paņēmu. Par cik es jau neesmu baigais profiņš, tad, nu, labāk tāds makšķerīts, kuras var arī pārkraut, jau vajadzība ir. Agresīvāk iemest un tā tālāk. Tā kā, nu tā, laiciņš smuks, copīte ir, vimba arī ir, tā kā, nu, viss ir izdevies šodien, beidzot. Šitā te mēs cīnamies ar tiem plicīšiem. Atkal sāk nākt viens pēc otru, bet jau tādi bišķi palielākie, tā kā plauksti tādi. Nu, plicīšus es esmu sasaucis uz punktu, teiksim tā. Nu, copīts iet, viss notiek. Otrai makšķerei, man liekas, arī kaut kas jau sēž. Vismaz tā likās, tā copīta bija tāda, tā kā brekšu copi. Tā. Tāds, tā kā atbrīvojās. Gals, tā kā, nu, kā lai paskaidro. Tā kā paceļās spicīte. Bet, nu, šitien vēl kaut kādi brekši tādi, nu, sakarīgāki nav trāpījušies. Nezinu, cik man te ilgam laikam vēl barības pietiks. Vairāk jau es nejaukšu iekšā. 2 kilogrami. Ir labi. Punkts ir piebarots ļoti labi. Viena bišķiņ tālāk, viena bišķiņ tuvāk. Tā teikt, plus mīnus. Vajadzētu visam būt kārtībā. Gan kukurūziņi ir, gan arī smaržvieliņas visādas klāt. Tagad, kad nav tā strauma tik spēcīga, tas jau kaut kādu lomu sāk spēlēt. Redz, plicīts ir sanācis jau tālajā punktā. Nu, tuvajā arī periodiski kaut kas ņem. Nu, tas ir te, kur tā monofīlā aukla. Bet baigi labi, man patīk šitas moments, nav tie liekie raustieni visādi. Tu redzi konkrētu copi jau. Es domāju, kad pavasarī un rudenī es viennozīmīgi tikai ar monofīlo strādāšu. Tā teikt, nu, pavasar tad tās copītes ir bišķi maigāks. Un tad var pāriet atpakaļ uz pīto auklu. Jo vasarā jau tās copītes tādas knapi pamanāmas. Tāpēc, nu, un uz nakts copēm es arī domāju, ka vajag izmantot monofīlo. Redzēsim, šogad iesim kaut kur arī, domāju, pa nakti kaut kur pasēdēt. Jo nakts copi tā arī tāda interesanta copi. Te vēl pāgru, vēl sali pa nakti. Kad sali pāries, tad varēs pa nakti pasēdēt, to vimbu paķert. Jo naktī, ja copa ir, tad tā ir vimba uzreiz. Jo sīkās jau pa nakti nedzīvojās, teiksim tā. Bet,
Nu, tagad vēl pat cik sausi pa naktīm, tad, nu, vēl ir drusku pāgru. Ākal sirdspuķītē neaizbrauc pakaļ. Tā cope man vienreiz te piebeigs laikam. Jāpēdo viņai kājām uz mājām tagad šito gabalu. Nekas, tāds nu es esmu, ko padarīt. Nekas za to rīt viņi brauks līdz uz haltūru, tā teikt. Paskatīsies, kā elektriķis strādā. Viņi jau zina, bet, nu, būs vismaz viens rokas, kas varēs palīdzēt. Tā kā, nu tā. Šodien kaut kāds brīnums. Ne šinī galā, ne kaut tanī galā. Nav makšķernieki, tur pašā galā sēž viens, divi. Visi makšķernieki aizgāja projām, nekas neķerās. Es te viens te raustu vienu pēc otras, nu labi, plicīšu, bet, nu, tik forša diena. Tādā dienā arī plicīt var paraustīt, nekas traks. Mēs jau uz copējam ne jau dēļ zivīm, dēļ tā procesa, teiksim tā. Un šodien ir ko atrauties. Teikšu, kā ir. Copes ir nepārtraukti, principā. Klusuma brīži ir ļoti maz. Un pa brīžiem vajag izvēlēties pat, kuru makšķerīt piecirst. Tā kā nu tā, vat. Beidzot sākās cope. Tā ilgi gaidītā, kad nāk viena pēc otras, Labi, nav vimbas, nu tas nav tas būtiskākais. Būtiskākais ir tas pats process, ka tev ir rausta zivtiņa galā ir, un nu viss notiek, nu. Tu jūti, kā viņi tur raustās, ka tu velc ārā. Tas jau tas galvenais tai copē. Nu, un tā atpūta pie ūdens, teiksim tā. Tā kā nu tā, nu, šodien es tā, var teikt, atvilkos. Ne pa jokam, kaut kas baigi grib. Zāķa. Nezinu, kas tur tāds ir. Laikam atkal plicīts. Vai vispār aizgāja. Bet to pīto auklu tā ir, kā ir. Nu jā, tukšums galā. Tās copītes tur redz baigi labi, bet nu tā īsti nav rezultatīva. Uz monofīlo tur praktiski tādas copes, ko tu redzi, tā principā viņas ir jau rezultatīvas. Tā kā nu tā. Gaidam vakar pienācienu, tā teikt. Varbūt mums vēl kādas mīmas saskries. Laikam būs jāmet miers. Baigais vējš sākās. Un nolaida makšķers lejā, bet nu tik un tā. Un arī zivs tāda neaktīvāka palikusi kaut kā. Uz tam tā ņēma. Ne, tagad arī rausti tikai, bet uz to pīto auklu monofīlā vispār klusē. Noņēma nost tos distancēs, tā teikt. Pēdējie iemetieni, cik te barība tur bišķi palika, bet nu to es izbarošu tepat zivīm pie krasta. Un viss, nu, paskatīsimies, cik mums tās zivis tur būs spainī izbēršu. Varēs redzēt. Tā, nu, cik nu viņas te ir, nu, saķerts tie mazie plicīši.
vimbu ņemšu mājā. Pārējās zivtiņas visas atlaidīšu vaļā. Nu. Tā kā nu tā, apmēram. Copīte bija jautra. Teikšu, kā ir. Nu, un tad ko uzmetiet kādu laiku. Un gaidīsim tad nākošos video. Es domāju, rīt video taču nebūs. Nākošie video būs kaut kur parīt, aizparīt. Es tā ceru, ka arī būs tikpat veiksmīgs tās copītes nākošās. Tā kā nu tā. Tas šitai reizē arī būs viss.